1919. gadā, 13. septembrī, tika dibināta Latvijas kara skola, kurā tika sagatavoti jaunie Latvijas bruņoto spēku virsnieki. Neilgi pēc kara skolas dibināšanas, 1919. gada oktobrī un novembrī neatkarības kara kaujās pret Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju savas dzīvības zaudēja 14 kara skolas kadeti. Smagākos zaudējumus kara skola piedzīvoja kaujā pie Varaļiem, kur 1919. gada 17. un 18. novembrī krita 12 kadeti. Lai godinātu kritušos kadetus, 1928. gadā kara skola uzsāka vākt līdzekļus pieminekļu būvniecībai. Pieminekli atklāja 1935. gada 20. maijā. Tā autors ir kapteinis Jānis Borkovskis. Ienākot padomju varai Latvijas teritorijā 1940. gadā, Latvijas kara skola pārtrauca darbību. Atjaunojoties Latvijas neatkarībai, 1992. gada 13. februārī tika dibināta Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, kas kā Latvijas kara skolas mantiniece un tradīciju turpinātāji katru gadu piemin 14 kritušos kadetus. Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija 2022. gadā uzsāka jaunu tradīciju – Varaļu skrējienu, kur Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti veic ceļu no Varaļu pieminekļa līdz aizsardzības akadēmijai 14 posmos. Katrā no tiem pieminot vienu neatkarības karā kritušo kadetu. Piemiņas skrējienu maršruts ved pa kara skolas 1919. gada oktobra un novembra cīņu vietām. Varaļu skrējiens norisinās dienu pirms Melnās kafijas vakara, kur svinīgā pasākumā norisinās vakara junda, kur tiek izsausts akadēmijas personāls un arī Latvijas kara skolas 14 kritušie kadeti. Vakars, kur tiek pieminēti kadeti, gluži kā 1919. gada 30. novembrī, kad viņi atgriezās skolas telpās un galdā bija tikai melna kafija, rupmaize un marmelāde.